Pašvaldības uzņēmums Daugavpils satiksme pasludina par sezonas izmaiņām sabiedriskā transporta darbībā, kā arī par autobusu pieturu pārdēvēšanu. Jau pēc tradīcijas sākoties vasarnīcu sezonai no 1. maija līdz 1. novembrim pilsētā kursēs papildus reisi. Autobusu maršruts numur 3 no autoostas atties 21:00. Savukārt no autobusu pieturas Dārzkopju kooperatīvs tas atties 21:30. Maršrutam numurs 12B papildus reisi no autoostas ir 9:55 no rīta un 19:57 no Krīžiem ar iebraukšanu Ķīmiņa apkaimē. Pie tam maršrutā numurs 2, kas no autoostas izbrauks 19:20, atkal brauks ar Jaunās Foršutas apkaimi. Turklāt neaizmirstiet, ka priekšā mūs gaida vēl 4 brīvdienas, kas ir saistītas ar Latvijas valsts svētkiem. Šajā sakarā iedzīvotājiem arī atgādina, ka no 1. maija līdz 4. maijam sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. Taču tās vēl nav visas Daugavpils satiksmes ziņas. No 1. maija stāsies spēkā izmaiņas 2 autobusu pieturu nosaukumos. Lēmumu pieņēmusi Daugavpils pilsētas domes transporta komisija, lai padarītu nosaukumus precīzākus un pasažieriem saprotamākus. Tā pietura Smilšu ielā, kurā kursē maršruta numurs 2, 2A, 3, 11, 14, 24, 26 un 30 tiks pārdēvēta no Grodņas iela uz Dobeles iela. Savukārt pietura Imperatora iela, kuru izmanto maršruti numur 13A, 14 un 21, iegūs jaunu nosaukumu Inženieru arsenāls. Uzņēmuma aicina pasažierus laiku iepazīties ar izmaiņām un ņemt tās vērā, plānojot ikdienas braucienus, lai pārvietošanās pa pilsētu būtu ērtāka un prognozējamāka.